2024. gada nogalē apritēs 190 gadu kopš Kurzemes latviešu dzimtām dot uzvārdi. Atsevišķos gadījumos dzimtes vārdus iespējams konstatēt arī senāk, piemēram, Kuršu ķūniņiem, Tondegodēm un Peniķiem un vēl dažām citām brīvzemnieku dzimtām, tomēr Kurzemē līdz pat 19. gadsimta sākumam nepastāvēja uzvārdi. Sadzīvē un rakstos personu vārdam kā atšķirības zīme parasti pievienoja māju vārdu, piemēram, Kalē Pēters vai arī raksturīgas iesaukas. Garais Ansis, senākajos laikos zemniekam, esot kā dzimtcilvēkam un pēc piederības noteiktai mūžai, nebija nepieciešamība pēc uzvārdu, ko mantot no paaudzes uz paudzi. Situācija izmainījās pēc dzimts būšanas atcelšanas Kurzemes guberņā. Līdz ar kļūšanu par brīviem iedzīvotājiem zemniekiem parādījās iespēja mainīt savu dzīvesvietu un radās vajadzība nošķirt Jāņus, Ančus, Jurus un Annas. Šos faktus ir pētījis gan Ventspils muzejs Armanda Viju personā, gan citi vēsturnieki un novadpētnieki. Par to, kādi ir Ventspils novadam raksturīgie uzvārdi, informēja novadpētniece, rakstniece un žurnāliste Laimdota Sēle Galnīciem bibliotēkā. Protams, Dorbe, Drazlovskis, arī tikai Ventspilī tāds uzvārds ir bijis. Dubenlāže, Dūdiņš, Dunkers, Dzirnieks, Eniņš, Ernestovskis. Ernestovski vēl ir uz Kolkas puses. It kā tiek uzskatīts, ka tas tradicionāli līgešu uzvārds. Kaut gan pēc tas izskaņas izklausās kā poļu, tad tie Ovskivs. Lužņās viņi bija Ernestovski. Jā, tur, Kurzemes jūrmā, tur uz ziemeļu puses. Savulaik rekomendēts par uzvārdiem izvēlēties mājvārdus, bet Ventspils pusē daudz uzvārdi ir saglabājušies cauri laikiem un pat vēl nesenajās telefonu grāmatās. Tātad padomājiet, uzvārdi, kas ir aizsākušies 16. 17. gadsimtā un 20. gadsimtā joprojām viņi Ventspilī figurē. Viņi nebūs daudz. Vārds sakot, ja kāds no tiem ir jūsu vai jūsu draugu paziņo vai kādu uzvārds, tad jūs gandrīz droši, ja ir zināms, ka viņi vecāki un vecvecāki ir dzīvojuši šeit Ventspilī, tad var gandrīz droši domāt, ka jūs vai viņi ir pēcteči ārkārtīgi senām Ventspils pilsoņu dzimtām. Un šie uzvārdi būtu tādi: Andersons, Bērents, Bēns, Brauns, Brendels, Cinovskis, Cimermanis, Dāvids, Didriksons, Ekmans, Egerts, Fišers, Frejs, Gorbāns, Hāms, Hofmanis, Īle, Kēlers, Krauze, Krīgers, Linde, Lorents, Meijers, Millers, Neimanis, Otto ar 2 tēm. Reiters, Richters, Rozenbergs, Savickis, Šablovskis, Šmits, Šnēders, Šrēders, Šulcs, Švarts, Tīls, Lidemanis, Tīdemanis, Vēgners, Vesels un Lūvs. Par atbildīgām uzvārdu pieņemšanai, reģistrēšanai un uzvārdu sarakstu iesniegšanai tika nozīmētas pagastu tiesas. Vēl 1935. gadā tautas skaitīšanas datos redzams, ka īpaši Kurzemes centrālajā un ziemeļdaļā patronīmiskie uzvārdi bijuši plaši izplatīti, un tie veidojās pievienojot tēvam vārdam izskaņu Sons. Tā, piemēram, Tārgals pagastā Andersons bija 3. izplatītākais uzvārds. Užavas pagastā populārākais bija Pāvelsons, bet Pūzes un Usmas pagastos Indriksons, Rendes pagastā Jansons, bet ir vēl citi tipiski uzvārdi. Gebauers. Es nezinu, vai tagad vēl Ventspilī šis vēl ir kāds cilvēks ar tādu uzvārdu, bet tas ir interesanti. Jo tas Gebauers ir ļoti sens Ventspils birģeru uzvārds. Jau 17. gadsimtā Ventspils pilsētā dzīvo amatnieku Gebaueri. Tā pašā laikā Gebaueri parādās arī Zlēkās, tur ir mūža kalējs vai kaut kāds līdzīgs atslēdznieks kaut kas tur. Ir Gebauers, un tagad es konstatēju arī Užavā. Un turpat ir Gebaueri mājas, kas vēl ir pārsteidzoši. Savulaik uzvārdu izvēlējas pēc nodarbošanās, piemēram, kā arājs, dravnieks, tad sastopam uzvārdus, kas saistīti ar cilvēku fiziskām un garīgām īpašībām. Melnacis, melngalvis, biezbārdis. Trešo piedāvājumu grupu veido dzīvnieku un augu valsts vārdi. Briedis, lācis, vilks, caune, apse, bērziņš. Mūsdienās izbrīna izsauc dažādu lietu un parādību vārdi, starp tiem neparastākie varētu šķist dibens, kabata, karote, krāsne, kumode, zābaks un caurums. Man ir lielākoties no vecām avīzēm izrakstīta. 20. gadsimta sākums, kaut kāds 908, 9, 10. gads. Minēti ventspilnieki ar uzvārdiem Kartufel ar 2 F. Elefant. Starp citu,
Tas uzvārds. Galva, tas laikam nebūtu nekas, jā. Baltodiņš. Immer karš. Jā, tāds no ēdols nāk. Jā. 100 mark. Un pašā laika. Tas ir uzvārds. Un tad vēl viens tāds šausmīgi smuks sievietes uzvārds Mārjūla. Tas arī bija iekšā kādā vecajā avīzē. Un tā kā es skatījos tos, es uzreiz atcerējos vienu padlaika avīzes, neatceros laikam kaut kādu 50 vai 60 gadu sākumu. Tur bija intervija vai apraksts par Ugāles skolu, kur matemātikas skolotājā vārds ir algebrīna. Vēsturiski arī vāciskie uzvārdi tieši Kurzemē iegūst lielu popularitāti. Kā norāda uzvārdu pētnieki, 19. gadsimta vidū vācisku vai daļēji vācisku uzvārdu skaits atsevišķos Kurzemes pagastos varēja sasniegt pat 80% no visiem, un iespējams to radīja vēlme būt smalkākiem. Vācisko uzvārdu popularitāti īpaši vērojama pie mums Kurzemes ziemeļos un Kurzemes centrālajā daļā. Dienvidu Kurzemes